Sveiciens visiem piekdienas ziņu update'ā. Jaunajā HBO dokumentālajā filmā par Bitcoinu saka to, kad ir atklājuši, kas ir Bitcoin radītājs, jeb Satoshi Nakamoto. Filma paredzēta ir 8. oktobrī. Šeit neliels rullītis par filmu. Satoshi Nakamoto, the inventor of Bitcoin, could be one of the richest people on Earth. But many years ago, Satoshi had disappeared. Ja grib redzēt pilno rullīti, dodies uz manu Telegram grupu. Šodien svarīgas ziņas arī no Amerikas par bezdarba līmeni, un paredzamo 4,2% vietā šodien bija 4,1%. JP Morgan uzsver to, ka pieaugušie ģeopolitiskie riski var dot investoriem priekšroku ieguldīt zeltā un bitcoinā, kas viņuprāt ir drošāki aktīvi. Amerikas ETF-os gan bitcoinam, gan ethereumam outflows bija lielāks par vakardienu, un bitcoinam tas bija 54,2 miljoni, ethereumam 3,2 miljoni. Jaunākie Polymarket dati liecina to, ka gan Trumpam, gan Harrisai ir vienāds izredzes kļūt par ASV nākošo prezidentu. Tāpatās Polymarket ir izlaidis likmju likšanu uz jauno dokumentālo filmu par Bitcoinu, kurš tad būs Bitcoin radītājs Satoshi Nakamoto. Un šajā likmu likšanā 58% priekšroku dod slavenajam kriptogrāfam Lenam Sasmanam. Dodies uz profila aprakstu, spied uz linku un pievienojos manai Telegram grupai.